Ko runājot par šito sezonu, tad sezonu, var teikt, ļoti veiksmies un pirmie pasaules reitingā. Protams, nav tik liels uzvaras, kā bija pagājušajā gadā, bet vēl 2 Grand-Slam posmi priekšā. Mēģināsim iepriecināt savus fanus, atbalstītājus. Un sezonas sākums izvērtās ļoti labi. Zelts pasaules kausa posmā, tāds sudrabs Grand-Slamā, sudrabs Eiropas čempionātā. Un pēc tam varbūt bija neliela bedrīte, bet tagad pēdējie 2 turnīri arī spēlējām ļoti labi. Varbūt nesanāk izcīnīt medaļu, bet tā spēles kvalitāte ir, mēs esam apmierināti. Jā, mērķis uz šito sezonu ir tagad 2 Grand-Slam noturēt to 1. vietu pasaules reitingā un varbūt arī pacīnīties pa medaļām. Tagad mums nākamā nedēļa ir Polijas Grand-Slams un 7. beigās ir Brazīlijas Grand-Slams. Tā par Jūrmalas turnīru tiešām liels prieks, kad ir cilvēki, kas ir uzņēmīgi un pateicoties arī Sašam, kas ir īsts jūrmalnieks. Es domāju, 90% viņam paldies, ka tas turnīrs Jūrmalā būs. Un, protams, ka tāda mēroga turnīra Latvijā nav bijuši un beidzot prieks, kad pēc cik jau 8 gadus mēs spēlējam jau un pēc 8 gadiem ir viens no šādiem turnīriem tieši Latvijā, savu skatītāju priekšā, un tas ir gan mums prieks spēlēt Latvijā, kur būs gan ģimenes, gan draugi, gan arī, es domāju, skatītājiem, atbalstītājiem, kur varēs klātienē vērot gan mūsu spēles, gan arī citas spēles. Tā kā, jā, paldies organizatoriem, un pirmais solīts būs uz topošo Grand-Slam posmu, cerams. Tā kā tiekamies Jūrmalā.